Eiropas Savienība un Eiropas valstis pēdējā gada laikā piedzīvo divus nepieredzētus apdraudējumus. Viens apdraudējums, par kuru esam vairāk jau runājuši, nāk no Krievijas pieaugušās agresijas pret savām kaimiņu valstīm, kas sevišķi izpaužās Ukrainā. Un otrs apdraudējums nāk no tā saucamajiem islāmistu teroristiem vai radikāļiem, kas cenšas iegūt arvien lielāku kontroli tādās nepārāk stabilās valstīs kā Irāka, Sīrija un Tuvu Austrumu reģions, kā arī vairākas Āfrikas valstis, tā skaitā Nigērija un Mali. Satraucoši ir tas, ka šo ekstrēmistu rindās parādās arvien vairāk iedzīvotāji no Eiropas dalību valstīm, kuri ir šeit dzimuši, kuri ir baudījuši gan Eiropas Savienības dalību valstu izglītību, gan arī visas tās brīvības un lietas, kuras šīs sabiedrības ir nodrošinājušas, bet viņi ir no viņām atteikušies un viņi dodas ceļā uz tūkstnesi, uz mazatīstītām valstīm, lai tur nodarbotos īstenībā ar asiņainiem darbiem, kurus mēs šad un tad redzam arī mūsu internetu vietnēs. Satraucoši ir tas, ka arvien vairāk un vairāk cilvēku no turienes brauc ne tikai no tādām valstīm kā Beļģija, Francija, Vācija vai Lielbritānija, kur ir visprocentāli lielākais pieplūdums šajās teroristu rindās, bet parādās ziņas arī par atsevišķiem cilvēkiem, kas dodas no Ziemeļa Eiropas un iespējams arī no Latvijas. Kas tad mudina šos cilvēkus pievērsties radikālismam? Kas tad mudina šos cilvēkus darīt noziegumus pret saviem līdzcilvēkiem, it kā pirms tam neierastā vidē? Un es domāju, ka šeit atbildi nav viennozīmīga. Es domāju, ka ir vairāk iemesli, kas cilvēkus mudina pievērsties ekstrēmismam, ar ko mēs patreiz saprotam ar radikālo islāmu. Pirmām kārtām ir virkni cilvēku, kas dzīvojot labklājības vidē Eiropā, ir vienkārši atsvešinājušies no šīs sabiedrības. Savā ziņā es gribētu teikt, viņi ir saules nogurdinātie, viņi ir nogurdināti no labas dzīves un meklē kaut kādu cita veida pilnību vai pielietojumu sev sabiedrībā. Otrām kārtām, protams, šeit nāk arī klāt elementi, kas ir saistīti ar kriminālajām aprindām, jo, kā mēs zinām, tādās valstīs kā Beļģija vai Francija, šī pašislamizācija notiek ne tikai caur internetu, bet arī cietumos vai cita tipa slēgtajās iestādēs, kur cilvēki vienkārši ar šīm idejām iepazīstās. Bieži viņi paši arī nav bijuši tie izcilākie sabiedrības dalībnieki, bet šāda veida radikalizācija viņiem it kā dod cerību iegūt jauna veida dzīvi vai jauna veida sevis piepildījumu. Tas, vai viņi nonākot šajās kardarbības zonās kļūst laimīgāki, ir ļoti apšaubāms jautājums, bet tas nepalīdz mums, jo mēs redzam, ka šiem cilvēkiem arī ir vēlme ne tikai nogalināt tur, bet laika pa laikam atgriezties tajās sabiedrībās, no kurām viņi ir nākuši, un mēģināt terorizēt civilos iedzīvotājus šeit. Kā mēs to redzam gan Parīzes ielās, gan Beļģijā, gan arī atsevišķās citās valstīs. Es domāju, ka šeit nav viegli atrast risinājumu. Šeit ir gan jāapvieno drošības institūciju pūles ar psihologu, sociālo darbinieku iesaistīšanos, un šis risinājums nenāks ātri. Pirmām kārtām, protams, mums ir jābūt samērā labai tomēr uzskaitēji, lai drošības institūcijas zinātu, no kurienes šie draudi nāk. Otrām kārtām liels izaicinājums politiskai sistēmai, demokrātiskai politiskai sistēmai ir nevis tas, ka mēs nezinām, kur šie potenciālie ekstrēmisti ir vai ko viņi vēlētos darīt. Jo liela daļa no tiem, kas izdarīja šos noziegumus Parīzē vai kur citur, viņi bija zināmi policijai. Bet jautājums ir, vai mēs pret viņiem varam vērsties demokrātiskajā sistēmā tikpat asi, kā to varbūt dara tajās valstīs, kuras nav demokrātiskas. Un tas jau ir politiskas dabas jautājums. Vai sabiedrība ir gatava ziedot daļu no savas brīvības, daļu no savām tiesībām, lai šādā veidā spēcīgāk vērstos pret terorismu. Un, protams, ka šeit ir arī zināmā mērā ideoloģiski pieskaņa, jo acīm redzot lielai daļai jauniešu pasaulē, gan kā tas ir bijis 60. gados, 20. gadsimtā, gan arī vēlāk, viņus pievilina populistiski, vienkārši, bieži radikāli risinājumi uz lielajām globālajām pasaules problēmām. Kas ir nabadzība, kas ir atsvešinātība, kas ir nevienlīdzība, jo šis radikālais islams, viņš bieži sevi apvieno arī savā ziņā tādu sociālā taisnīguma pievilcības auru, kas saka, ka ziniet, ja jūs piebiedrosieties mums, tad tā dzīve vienkārši paliks taisnīgāka un labāka.
Savukārt taisnīgums ir tīri politiskās filozofijas galvenais vadošais elements jau no sengrieķu laikiem, un šeit kaut kādā veidā šie sludinātāji ir atraduši pareizo atslēdziņu uz jauno cilvēku prātiem. Mūsu uzdevums, protams, ir mēģināt tomēr nepieļaut to, lai mūsu jaunatne, vai nu tā ir Francijā, Beļģijā, Vācijā vai Latvijā, tik vienkārši padotos šāda veida aicinājumiem un šādām ideoloģiskajām narkotikām.